Čau visiem, kas mani skatās. Ja jūs mani skatāties, tad rakstat komentāros čau, liekat kaut kādas jūsu laikus sirsniņas, lai es redzu, ka jūs esat šeit, ka jūs mani dzirdat, ka jūs mani redzat. Un arī rakstat, jā, ka dzirdu, redzu, jo dažreiz mēdz būt kaut kādas problēmas ar internetu un kaut kas nav kārtībā ar sakariem, tāpēc uzrakstiet man, vai jūs redzat, vai jūs dzirdat mani. Nu, aizgāja skaņa. Vēl papildus. Talīt. Jā. Nu ko, tātad šodien mēs ar jums parunāsim par to, kas ir minerāls un kas ir kristāls un arī pie reizes, kas ir iezis. Kādreiz vienā kaut kādā pasākumā man viena sieviete pajautāja, kas tad ir jaudīgāks, minerāls vai kristāls? Un tagad es atbildēšu, kas tad ir jaudīgāks. Īstenībā nekas, jo gan tas ir viens un tas pats, tikai minerāls ir vispār, kristāls tā ir minerāla konkrētā izpausme. Un tātad minerāls, kristāls ir nu, tāda, nevis daļa no minerāla, bet kā minerāla, viena no minerāla izpausmēm. Tā tas varētu būt skanēt precīzi. Un, jā, jo atgādinu, lūdzu, kaut ko man uzrakstiet komentāros, ka jūs redzat, ka jūs mani dzirdat un vispār, nu, sasveicināties ar mani arī, man būs patīkami. Tātad, minerāls. Minerālus pēta zinātne mineraloģija un tūlīt izslēgšu visas liekās skaņas, lai mums nekas netraucē. Minerāls ir ķīmisko elementu savienojums, kas veidojās dabīgos fizikāli ķīmiskajos procesos. Tātad dabā veidojies. Tas, ko veidoja cilvēks, nevar skaitīties kā minerāls. Un tam piemīt noteikts ķīmiskais sastāvs un kristāliskā struktūra. Tātad visiem minerāliem piemīt kristāliskā struktūra. Tie, kam kristāliskās struktūras nav, par minerāliem saukties nevar. Un arī minerāliem ir konkrēts ķīmiskais, noteikts konkrēts ķīmiskais sastāvs. Ja ķīmiskais sastāvs ir mainīgs, tad tas jau nevar saukties par minerālu. Parasti tos sauc par minerālu rindām, minerālu, tūlīt latviski piemirsās tas nosaukums. Krieviski būs minerāļni rjat, un angliski, minerālu sērijas, jā, angliski minerālu sērijas, tātad latviski minerālu sērijas. Un, kad ir pārēj no viena minerāla uz otru, tad ir mainīgs sastāvs, un tad, bet tāds akmens jau viņu nevar nosaukt par minerālu, viņš ir kaut kāda daļa no minerālu sērijas, kaut kādu minerālu paveids vai vēl kaut kas, bet ne minerāls. Minerālam ir noteikts ķīmiskais sastāvs un arī noteikta kristāliskā struktūra. Un tieši minerāli veido zemes garozu, veido iežus, rūdas un meteorītus arī. Tā kā daudz kas sastāv no minerāliem, bet ja tur ir vairāk par vienu minerālu, protams, ka tas jau vairs nav viens vienīgais minerāls. Mūsu eksemplāri var sastāvēt no dažiem minerāliem, bet konkrēti vienu kaut kādu eksemplāru, kurš sastāv no dažiem minerāliem, mēs nevaram nosaukt minerāls. Ja? Piemēram, unakīts. Unakīts sastāv no epidota, kalnu kristāla un
mikroklīna vai ortoklaze. Tātad mēs viņu jau vairs nevaram nosaukt minerāls, jo te ir 3 dažādi minerāli sauguši kopā, tātad šis jau ir iezis, ja? Nu, par iežiem mēs parunāsim pašās beigās vispār tāda definīcija, kas tas tāds iezis ir. Tātad minerāls ir atsevišķa sastāvdaļa, atsevišķa vienība. Un jūs savos ekrānos redzat skaistus minerālus, un īstenībā arī šo minerālu kristālus saugušus kopā. Un runāsim tālāk arī, kas tas tāds kristāls. Bet vēl nedaudz par minerāliem. Minerāli var sastāvēt no tīriem ķīmiskiem elementiem, tātad tie ir tīrraģņi, piemēram, tur zelts, sudrabs, tas pats dimants, jā, visi metāli īstenībā ir tīrraģņi, dimants ir tīrradnis, sērs ir tīrradnis, un minerāli var sastāvēt arī no vienkāršiem kaut kādiem savienojumiem, tādiem, piemēram, kā kvarts, tur ir tikai 2 sastāvdaļas, silīcijs un oksīds, un varbūt arī ļoti sarežģīta sastāva silikāti, kur formulas ir garenas, piemēram, man liekas, ka visgarākā formula ir čaroītam, tur 2 rindiņās parasti knapi ielien, cik sarežģīts viņš ir. Un minerāliem ir tūkstošiem paveidu un formu dažādu, tā kā izpausties viņi māk ļoti dažādi. Un tagad mēs runāsim par tām formām, tātad kas tad ir tieši kristāls, jo minerāls var izpausties dažādi. Labi, tagad par kristālu. Kristālus pēta tāda zinātne kā kristālogrāfija. Kristāls, tā ir minerāla izpausme, tā ir tāda cietviela, kuru veidojošie atomi, molekulas vai joni ir izkārtoti noteiktā regulārā kārtībā. Šai kārtībai cikliski atkārtojoties visās 3 telpiskās dimensijās. Tātad šeit katrā kristālā ir konkrēta kārtība, un kristāls tā ir ideāla, tāda perfekta minerāla izpausme. Tātad mēs zinām, ka katram minerālam ir iekšējā kristāliskā struktūra, un ja minerāls izpauž to struktūru perfekti, bez kaut kādiem bojājumiem, bez kaut kādiem ārējiem, kaut kādiem apstākļiem, kas var mainīt to formu, tad viņš veidojās minerāls var veidoties kristāla formā, ja viņam ir ļauts brīvi izpausties savā ideālā izskatā. Un, protams, kad katrā kristālā iekšā zem mikroskopa mēs varam saskatīt vairākus tādus pašus kristāliņus, kas ir sauguši kopā un veido to skaisto lielo kristālu. Tātad visās dimensijās, kurās aug šis kristāls, viņš izpaužās vienādi pēc konkrētās schēmas, konkrētās sistēmas, konkrētās struktūras. Tātad minerāls var būt saudzis vienā masā. Minerāls var aizpildīt kaut kādu telpu, un tad viņš pieņem tās telpas formu. Bet, ja viņam ļauj izaugt, izpausties perfektajos apstākļos, tad izaug perfekts, skaists, ideāls kristāls, un tad tas kristāls maksimāli precīzi parāda minerāla iekšējo kristālisko struktūru. Un šeit savās bildēs jūs redzat perfektu dimanta kristālu, kas ir izaudzis dabā. Mums arī ļoti skaisti, perfekti kristāli bieži aug pirītu skaistie kubi. Man vienmēr prasa, nu kur tu tik
precīzi var apstrādāt minerālu, es saku, un viņš pat nav apstrādāts, viņš ir izaudzis tāds dabā. Nevar būt, tik precīzas formas dabā nevar būt. Var, ja minerālam tika dota iespēja izpausties, ideāli apstākļi, tad kristāls izaug perfekts un ļoti skaisti parāda šī kristāla forma. Tātad kristāls ir viena no minerāla izpausmēm, tā perfektā, tā ideālā izpausme un tā viena vienība. Mēdz kristāli saukt kopā, un tas saucās drūza, jau vairāku kristālu drūza. Un tajā drūzā katra no tām vienībām ir atsevišķs kristāls. Ir, piemēram, kvarciem ir makrokristāliskais kvarts un mikrokristāliskais kvarts. Makrokristāliskais kvarts parasti aug tādiem palieliem kristāliem, piemēram, kalnu kristāls, dūmakainais kvarts, ametists, citrīns, bet mikrokristāliskais kvarts jau tie kristāliņi ir tik maziņi, ka viņi nav saskatāmi normālā veidā ar aci, un šī kvarca versija aug jau tādiem kā burbulīšiem, kā it kā tek, kaut kas iztecējis, tāda vienveidīga masa, kaut kāda tekoša, bet iekšā tomēr struktūrā mēs varam saskatīt tādus smalkus, maziņus kristāliņus zem mikroskopa. Tā kā tie apstākļi makrokristāliskajam kvarcam un mikrokristāliskajam kvarcam bija dažādi, kad viņi veidojās. Tātad maksimāli ideāli apstākļi kvarcam bija tad, kad izveidojies makrokristāliskais kvarts un skaisti kaut kādi perfekti kristāli. Bet mikrokristāliskais kvarts jau veidojās netik ideālos apstākļos, un viņam tā kristāliskā struktūra jau vairs nav tik perfekta. Nu, tas tā par kvarcu divos vārdos, bet pārējiem visiem minerāliem, tātad es ceru, ka tagad ir saprotams. Es redzu, ka kāds mani tomēr skatās, kāds ir ēterā, varbūt jūs varētu man kaut kādu vismaz smailiņu nosūtīt, kad jūs mani redzat, un man būs arī prieks ar jums sasveicināties. Tā, un es ceru, ka ir saprotams, es ceru, ka ir skaidrs, kas ir kristāls, un vismaz jums, kas skatās šo raidījumu, vairs neparādīsies jautājums, kas tad ir jaudīgāks minerāls vai kristāls, ja? Tāpēc, ka kristāls ir viena no minerāla izpausmēm. Tas ir tas, kas jautātu, kas ir garšīgāk, maize vai kukulis, ja? Nu, tad kukulis ir viena no maizes izpausmēm. Maize vai, jā, nu jā. Tātad. Un tagad es jūs pastāstīšu, kas ir habitus. Varbūt jūs redzēsiet kaut kur tādu nosaukumu. Un habitus ir tāds mineraloģijā lietos ķermenis, kas apzīmē minerāla kristāla formu. Tātad tikko es jums pastāstīju, kas ir kristāls, bet tiem kristāliem mēdz būt dažādas formas. Un vienam un tam pašam minerālam kristāli var būt dažādi. Daudziem, vairākiem, es pat teiktu, minerāliem tā kristāla forma ir ļoti īpaša, un pēc tās formas var atpazīt konkrētu minerālu, zinot, kādās formās mēdz būt šis minerāls, un it īpaši, kad vienam un tam pašam minerālam mēdz sastapties tikai viena forma vienīgā, nu tad ir viegli atpazīt šo minerālu. Bet tomēr vairākumam minerālu ir daudzveidīgas kristālu formas, daudzveidīgi tie habitusi, un tad jau grūtāk atšķirt. Piemēram, kalcītam. Kalcīts ļoti dažādi izpaužās. Viņam ir tik dažādas kristālu formas, ka dažreiz var apjukt vienkārši. Nu, kvarcam vistipiskākie ir makrokristāliskais un mikrokristāliskais. Viņi ir ļoti atšķirīgi viens no otra, tāpēc agrāk vispār domāju, ka tie ir dažādi minerāli. Tagad, protams, ka ir zināms, ka tas ir viens un tos pats, tikai drusciņ citādos
apstākļos veidojās. Un, jā, un parasti mineralogi tieši, tas pirmais, pēc kā viņi cenšas atpazīt minerālu, ir tieši habitus, tieši kristāla forma. Tā ārējā forma, pēc kuras var noteikt to minerālu. Bet kristāla habitusu, kristāla formu, tātad habitus, tā ir kristāla forma. Un kristāla habitusu var ietekmēt dažādi faktori. Un dēļ tās ietekmes noteikt minerālu dažreiz ļoti grūti. Un kāda tad mēdz būt tā ietekme, kāpēc habitus, tā kristāla forma, var neizpausties savā ideālā, perfektā veidā, izskatā? Mēdz gadīties tā, kad dažādi habitusi, dažādas kristāliskās formas kombinējās vienā un tajā pašā kristālā. Tā mēdz būt, un tāpēc tad nevar saprast, kas tad tas īsti ir. Tātad vēl mēdz būt iekš kristāliem, iekš minerāliem viskaut kādi piejaukumi un citu minerālu piejaukumi, un tad tie piejaukumi atkarībā no to piejaukumu koncentrācijas, no to piejaukumu daudzuma šajā minerālā arī var mainīties forma, jo tiem piejaukumiem arī ir sava forma, un tad šī forma kopā ar to formu, nu tad var viss kopā saukt, un, protams, kad joprojām, es domāju, es redzu, ka jūs mani skatāties, bet neviens man negrib, redzu, ka jūs skatāties, bet neviens man negrib sasveicināties ar mani. Man pat skumji paliek, ka jūs negribat ar mani sveicināties, tik skatāties un ignorējat mani. Nu labi, jūsu darīšana. Jā, tātad piejaukuma koncentrācija var arī mainīt kristāla izskatu, tātad kristāla habitusu. Mēdz notikt arī dvīņu kristālu saaugšana. Tātad abi divi kristāli, vienāda habitusa divi kristāli mēdz saaugt tādā veidā, ka izskatās, ka tas būtu kaut kas pilnīgi cits. Un vēl, kas mēdz būt kristāla veidošanas apstākļi, tātad temperatūra, spiediens, telpa var arī mainīt tā formu, tā habitusu. Un dēļ temperatūras var gadīties tā, ka vienā eksemplārā ir kaut kādā vienā daļā ir viens habitus, otrā daļā ir otrs habitus, jo pagaidām tas kristāls bija veidojies. Temperatūra mainījās, spiediens mainījās, mēdz būt arī tā, kad ir kaut kāda konkrētā telpa, kaut kāda brīva vieta un ir apstākļi tam kristālam augt. Viņš no sākuma aug savā perfektajā formā, bet pēc tam, kad jau pietrūkst viņam vietas, viņš sāk vienkārši aizpildīt pilnībā visu tukšumu, un tad beigās mēs jau tur, protams, kad viņš aizpildīs visu to tukšo vietu, kādā formā tā vieta nebūtu, un mēs jau nevaram atšifrēt to īsto habitusu, īsto šī minerāla formu. Un vēl, kas mēdz būt tā saucamās pseidomorfozes, kad viens minerāls izdilst un tā minerāla formā ieaug cits minerāls. Un pseidomorfoze mums, piemēram, ļoti bieži sastopama pseidomorfoze ir visi acu kvarci, piemēram, tur vanagats un tīģera aci, īstenībā tas ir viens un tas pats, tikai vienā vēl ir palikušas iepriekšējā minerāla atliekas, tā var teikt, un otrā nē. Tātad jā,
dažreiz ir tā, ka minerāli saug kopā, un vienam minerālam bija tā skaistā forma, otrs minerāls ieaug iekšā, tas pirmais ar laiku vienkārši pazūd, bet šis izaug tā pirmā formā. Tā arī mēdz gadīties. Bet arī gadās tā, ka iekš kaut kāda ieža, ir kaut kāds konkrēts minerāls, kuram bija iespēja izveidoties savā pareizajā formulā, izveidot to skaisto precīzo kristālu, un viņam ir tas pareizais habitus. Un parādās blakus kaut kāds cits minerāls, un izaug tā minerāla formā, tātad respektīvi aizpildot arī to visu telpu. Un tādus eksemplārus dažreiz ir grūti atpazīt. Piemēram, ļoti bieži malahīts izaug kuprīta formā, un tad pilnīgi netipiska oktaedra forma ir malahītam, un tad nevar saprast, kas tad tas ir. Nē, nu, protams, kad zinoši cilvēki jau zina, ka malahīts tā mēdz darīties, tāpēc vienalga māk atpazīt. Un jā, tātad tas ir par habitusu. Tātad kristāls ir tā ideālā minerāla izpausme, bet kad viņam ir ļauts izaugt, brīvi izaugt savā pareizajā formā, un habitus ir kristāla formas dažādas. Vispār ir tādas noteiktas 47 parastās kristālu formas, dažādas tās jūs redzat savos ekrānos, tās zaļās, ja? Un tad arī labajā pusē jūs redzat kubiskās singonijas, kubiskā singonijā kādi mēdz būt habitusi. Un tagad es jums pastāstīšu, kas ir iezis. Iezis ir par iežiem pēta zinātne petroloģija, un iezis ir dabiskas izcelsmes minerālu sakopojums, kas veido zemes garozu. Tātad zemes garoza mums pārsvarā sastāv no iežiem. Un tie ieži sastāv no minerāliem. Ir kaut kur vietas, kur kaut kādas brīvas telpas apakšzemē, kur minerāls var izaugt skaistiem kristāliem ar izteiktu habitusu. Bet ļoti bieži, īstenībā visbiežāk, tomēr minerāli dažādi saug kopā vienā vienveidīgā masā, vienā iezī. Un ieži mēdz būt ļoti dažādi, tos klasificē pēc izcelsmes, pēc sastāva, pēc uzbūves, pēc tekstūras, viņus dažādi klasificē. Bet visbiežāk tie tiek klasificēti pēc izcelsmes. Un iežiem ir 3 veidu izcelsme, ir magmatiskie ieži, kur ir veidojušies lielās temperatūrās, tur, kur nāk tuvāk magmai, un tur, kur nāk magma arī ārā no vulkāniem. Ar vārdu sakot, magma, tie minerāli, tie ķīmiskie elementi bija izkusuši, un kaut kādā veidā kaut kur magma atzīst, un sāk veidoties kristāli, sāk veidoties minerāli. Tas ir magmatiskā izcelsme. Un tad mēdz būt nogulumieži, kad minerāli, akmeņi, ieži tiek ārā gaisā, vis kaut kādi apstākļi, lietus, augstums, vējš ietekmē uz minerāliem, uz akmeņiem un iežiem, un sasmalcina tos, un tie veidojās kā nogulumi virs zemes, ūdens tilpņu dibenos,
Un tad katrs nākamais slānis piespiež iepriekšējo un tādā veidā spiežoties, beigās tie nogulšņi pārakmeņojās un tādā veidā veidojās nogulumieži. Parasti viņi ir ļoti mīksti tādi. Un tālāk, jo dziļāk tas viss presējās, un jo dziļāk tie nogulumu ieži aiziet jau, tāpēc, ka katrs nākamais augšā slānis viņus vēl presē lejā, un tātad, jo dziļāk, jo zemāk viņi aiziet, jo tuvāk, tas spiediens ir lielāks, jo karstākas ir temperatūras, tad jau tie nogulumu ieži sāk pārveidoties. Un te notiek metamorfozes, un tā veidojās metamorfie ieži. Un visu laiku zemē notiek kaut kādi procesi, vis kaut kādi mainīgi apstākļi, tāpēc nepārtraukti notiek iežu un minerālu pārvērtības, kaut kādas transformācijas, kaut kādas pārmaiņas notiek visu laiku. Tieši tāpēc visu laiku tiek atrastas jaunas atradnes, jauni eksemplāri, jauni saugumi, jauni minerāli arī tiek atrasti. Un tam nav beigu, tāpēc, protams, ka minerāla enciklopēdija visu laiku tiks papildināta, jo visu laiku tiks atrast kaut kas jauns. Un iežus, kurus veido tikai viena minerāla kristāli, sauc par monominerāliem iežiem. Tādi mēdz būt, piemēram, kvarcīts, ja, tas iezis, kas sastāv tikai no kvarca, tā vienveidīga tāda kvarca masa, jā, tas ir monominerāls iezis. Un rozā kvarts, piemēram, arī visbiežāk viņš aug kā iezis. Rozā kvarts ļoti reti veido kristālus, un kristālveidīgais rozā kvarts parasti maksā dažus tūkstošus par eksemplāru. Viņš ļoti dārgs, jo ļoti rēts. Bet tos iežus, kuri sastāv no dažādu minerālu kristāliem, sauc par poliminerāliem iežiem. Nu, tad tas ir, protams, ka vairākums. Un vairāki minerāli savu kopā, tas jau ir poliminerāls iezis. Tātad tādi eksemplāri, kā, piemēram, unakīts, pūķa asinis, granītu mēs zinām, bet es domāju tagad tādus, kurus var nopirkt veikalā un kurus mēs tā pielietojam un bieži sauc viņus par minerāliem, ja? Piemēram, kaut kādi riolīti, kaut kādi, dažreiz kaut kādas arī tas, ko sauc par jašmu, īstenībā ir kaut kāds dažādu minerālu sajaukums, un tātad tas nav minerāls, tas ir iezis, jo viņš sastāv no dažiem minerāliem. Pat ja mēs paņemam vairākumu, es domāju, ka jūsu kolekcijās jūs paņemsiet vairākumu no eksemplāriem, un tur būs sauguši vismaz 2 minerāli kopā, tātad, respektīvi, konkrēti šo eksemplāru mēs nevaram nosaukt minerāls. Šajā eksemplārā šis eksemplārs pats pa sevi ir iezis, kurš sastāv no 2, piemēram, vai 3 minerāliem. Un iezis, protams, ka tā ir kaut kāda tāda jau konkrētā masa, bet minerāls ir viena atsevišķa vienība. Un, piemēram, ja mēs paņemam to pašu čaroītu, tad ļoti reti, kad var sastapt tīru čaroītu. Visbiežāk viņš ir saudzis kopā, piemēram, ar egirīnu. Nu, tad jau nevar viņu nosaukt vienkārši par čaroītu, jo egirīns taču tur arī ir iekšā. Vienkārši par minerālu, ja, čaroītu. Jo tur ir egirīns iekšā. Ja mēs paņemam, piemēram, es tagad skatos uz savu minerālu galdu,
Ja mēs paņemam, piemēram, sodalītu kopā ar heliolītu, kas ir saudis, mēs arī nevaram viņu nosaukt par tīru minerālu sodalītu. Ja? Tas jau ir iezis, kurā ir sauguši divi minerāli - heliolīts un, respektīvi, albīts un sodalīts. Ja mēs paņemam tā saucamo tirgošanas nosaukums aniolīts, jā, kur ir saudis chromcoizīts ar rubīnu. Tas arī ir iezis. Tā kā, nu, un, protams, kad unakīts, par kuru es jau stāstīju, nu, to, ka granīts ir iezis, jums jau visiem ir zināms. Tā kā, tāpēc enciklopēdijā tādi eksemplāri, tādi varianti, kur ir saudzis kaut kas kopā, būs atsevišķi iežu sadaļā. Protams, ka es viņus likšu arī klāt pie konkrētiem minerāliem, no kuriem viņš sastāv, lai jūs arī zinātu, ka šis minerāls var saukt kopā ar tādiem un tādiem. Nu ko, tā neviens ar mani arī negribēja parunāties un kaut ko man uzrakstīt un pat sasveicināties. Nu nekas, šodien tāda īpaša laikam diena. Tāds noskaņojums jums. Tātad, es ļoti ceru, ka tagad jums ir skaidrs un jums ir saprotams tas, kas ir minerāls, kas ir kristāls, kas ir habitus un kas ir iezis un ar ko tas viss atšķirās. Ja rodas jautājumi, tad droši rakstiet tos zem šī video komentāros, es uz tiem obligāti atbildēšu. Un rakstiet arī savus kaut kādus jautājumus, par ko jūs gribētu dzirdēt, par ko jūs gribētu, lai es pastāstu, kādas tēmas atspoguļoju savos video raidījumos. Nu ko, man bija prieks būt kopā ar jums un novēlu jums jauku dienu. Tiekamies pirmdien. Atā!